Smidzinātāju pareiza pārbaude un kalibrēšana ir ļoti svarīga efektīvai kultūra auga aizsardzībai, jo tā nodrošina precīzu auga aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanu, rada mazāku ietekmi uz vidi un dod ietaupījumu lauksaimniekam. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi vismaz reizi gadā pirms smidzināšanas sezonas sākuma veikt pilnīgu smidzinātāju pārbaudi un kalibrēšanu. Pēdējo pēc nepieciešamības atkārtojot, ja mainās smidzināšanas parametri. Svarīgi atcerēties, ka pirms pārbaudes smidzinātājs rūpīgi jānomazgā un tvertnes jāizskalo. Smidzinātāju pārbaudi ieteicams veikt uz zālāja vai sausa lauka. Kardānu pārvadam jābūt ar veselu apvalku, kam brīvi jārotē uz vārpstas. Pret rotēšanu apvalku nodrošina ar ķēdes palīdzību abos kardānu pārvadu galos. Kāpjam pie tvertnes atveres, droši turoties pie rokturiem. Pārbaudam galvenās tvertnes siedu. Tam jābūt nebojātam un tīram. Tvertnē jābūt nebojātai un kārtīgi izmazgātai, bet visam atplūdes caurulēm jāsniedz līdz tās pamatnei. Ievietojam atpakaļ aizsargsietu un aizvarot vāku, pārliecinamies, vai tas blīvi noslēdz tvertni. Nokāpjam no smidzinātāja tikpat uzmanīgi kā uzkāpām, stingri turoties pie rokturiem. Pārbaudam uzpildīšanas un jaukšanas tvertnes stāvokli, pārliecinoties, vai no tās nav šķidruma noplūdes. Jaukšanas tvertne ir īpaši svarīga ērtai un drošai auga aizsardzības līdzekļu uzpildīšanai. Rūpīgi pārbaudām arī blīva elementa stāvokli. Droši aizvaram tvertni un novietojam to atpakaļ fiksētā pozīcijā. Pārbaudām galvenās tvertnes iztukšošanas krāna darbību. Aizvarot krānu, no tā nedrīkst būt šķidruma noplūdes. Pārbaudām visus vadības sistēmas krānus. Tiem jābūt brīvi pagriežamiem un jānofiksējas konkrētās darba pozīcijās. No krāniem un vadības svirām nav pieļaujama šķidruma noplūde. Smidzinātājam noteikti jābūt aprīkotam ar tīrā ūdens tvertni, un tvertnē smidzināšanas laikā obligāti jābūt tīram ūdenim. Vispirms pārbaudam spiedodu filtru. Tas ir galvenais sistēmas filtrs. Tam jābūt smalkākam par sūcodu filtru un rupjākam par sekcijas filtru. Uzmanīgi atskrūvējam korpusu un izņemam filtrējušo elementu. Demontāžas procesā svarīgi nepazaudēt korpusa blīvgradzenu. Filtrējošam elementam jābūt tīram un nebojātam. Abos galos esošajam blīvgradzenam arī jābūt labā stāvoklī. Īpaši rūpīgi pārbaudam korpusa blīvgradzenu, pārliecinoties, vai tas nav ieplaisājis vai citādā veidā bojāts. Uzmontējam filtru atpakaļ, pārliecinoties, vai korpusa blīvgradzens iepriekš iesmērēts ar biezu smērvielu un atrodas sev paredzētajā rievā. Rūpīgi aizskrūvējam fiksācijas uzgriezni un atgriežam plūsmas cirkulācijas krāni. Uzmanīgi atskrūvējam sūcvada filtra korpusu, iepriekš aizgriežot krānus, lai no tvertnes caur filtru netecētu ūdens. Izņemam filtrējošo elementu, kas ir rupjākais visā filtrēšanas sistēmā. Pārliecināmies, vai tas ir tīrs un nebojāts, ar veseliem blīvgradzeniem abos tā galos. Ja elements aizsērējas, iztīram to, izmantojot visparastāko zobu suku.
Īpaši rūpīgi pārbaudām arī sūcot filtra korpusu blīvgradzenu, pārliecinoties, vai tas nav ieplaisājis vai citādā veidā bojāts. Uzmontējam filtru atpakaļ, pārliecinoties, vai korpusa blīvgradzens iepriekš iesmērēts ar biezu smērvielu un atrodas sev paredzētajā vietā. Rūpīgi aizskrūvējam fiksācijas uzgriezni. Atskrūvējam visu sekcijas filtru korpusus un izņemam filtrējošos elementus, kam vajadzētu būt smalkākiem par spiedvadu un sprauslu filtru elementiem. Ja korpusa blīvgradzens iepriekš nebūtu iesmērēts, korpusu būtu ļoti grūti atskrūvēt. Pārliecināmies, vai filtrējošais elements ir tīrs un nebojāts, ar veseliem blīvgradzeniem abos tā galos. Nepieciešamības gadījumā veicam tīrīšanu ar zobu suku. Pārbaudām arī sekcijas filtru korpusu blīvgradzenus, pārliecinoties, vai tie nav ieplaisājuši vai savādāk bojāti, kā arī ir iesmērēti ar biezu smērvielu. Īpaši rūpīgi ievietojam veselos blīvgradzenus tiem paredzētajās rievās filtru korpusos. Ievietojam filtrējošos elementus atpakaļ filtru nosētraukos un pieskrūvējam tos korpusiem. Pārbaudām visus sprauslu filtrus. Ja filtru nav, būtu vēlams tos iegādāties un uzlikt. Svarīgi atcerēties, ka sprauslas filtram jābūt rupjākam par sekcijas vai spiedodu filtru. Ja izmantojam sprauslu turētājus vairākām sprauslām, būtu vēlams tukšās sprauslu vietas aiztaisīt ar aizbāzni, lai korpusā neiekļūtu smiltis. Pārbaudām visas sprauslas. Uz stieņa jābūt uzmontētām tikai vienāda izmēra un tipa sprauslām. Ja uz stieņa atrodas dažādas sprauslas, nav iespējams nodrošināt izsmidzināšanas vienmērību. Pārbaudām cauruļvadus. Tiem jābūt ar vienādu diametru visā garumā. Pievēršam uzmanību savienojumu vietām. To diametrs nedrīkst būt mazāks par cauruļvadiem. Pretējā gadījumā netiks nodrošināta vienāda caurplūde. Turpinām pārbaudi, pārliecinoties, vai visi savienojumi rūpīgi nostiprināti un nenokarājas smidzināšanas zonā. Labākais cauruļvadu materiāls ir speciāli armēta biezsienu gumija, tāda, kam nav tendence aizspiesties ciet līkumos. Īpaši svarīgi, lai visu sekciju pievadu caurulis būtu no vienāda materiāla un ar vienādu diametru. Tas nodrošinās vienādu plūsmas intensitāti visās sekcijās. Pārbaudot balansieru darbību, nospiežam stieņa galu uz leju. Ja ar balansieru viss kārtībā, stieņas atgriežas iepriekšējā stāvoklī. Stieņa galu aizsardzības pārbaudu veids, pavelkot stieņa galu uz priekšu un atpakaļ. Ja smidzinātājs aprīkots ar visu stieņa horizontālo aizsardzību, pārbaudam arī to, pārliecinoties, vai stieņa savienojumos nav brīvkustība. Ja ar stieņa aizsardzību viss kārtībā, stieņas vienmēr nostāsies sākotnējā stāvoklī. Lai stieņas būtu taisnas gan vertikālā, gan horizontālā plaknē, tas aprīkots ar regulēšanas skrūvēm. Ja nepieciešams, izmantojam tās regulēšanai. Pārbaudam stieņa brīvkustības stiprinājumu vietā ar rāmi. Ja nepieciešams, regulējam vai nomainam uzlikas. Šis urbums izveidots, lai rāmī nekrātos ūdens. Pārbaudam smidzinātāju pie 7 bāra spiediena un pārliecināmies, vai kādā vietā neparādās šķidruma noplūdes. Ja parādās, novēršam tās jau laicīgi. Pie reizes pārliecināmies, vai izsmidzināšanas zonā neatrodas cauruļvadi vai citi izsmidzināšanai traucējoši objekti. Ja nepieciešams, atbrīvojam smidzināšanas zonu. Pārliecināmies, vai nav noplūdes arī no tvertnes, sūkņa, filtriem un vadības bloka. Pārbaudām manometru, izmantojot jaunu sprauslu. Izmantojot ražotāju katalogus vai citu instrumentu, nosakam sprauslas caurplūdu pie 3 bāru spiediena. Uzmontējam sprauslu uz stieņa, samainot to ar esošo sprauslu. Ieteicams sekcijas vidū vai sākumā, nevis galā.
Svarīgi atcerēties, ka pārbaudot manometru, jāsmidzina visām sekcijām. Noregulējam 3 bāru spiedienu. Izmantojot mērtrauku un chronometru, mēram sprauslas caurplūdu 1 minūtes laikā. Ļoti svarīgi precīzi nolasīt rādījumu, novietojot mērtrauku uz horizontālas virsmas. Ja caurplūde atbilst, manometrs kārtībā. Noregulējam smidzinātāju 3 bāru spiedienam, iekarinām zem katras sprauslas trauku ar vismaz 2 litru tilpumu un sākam smidzināšanu minūti ilgā laika posmā. Svarīgi atcerēties, ka caurplūdu mērot jāsmidzina visām sekcijām. Kad minūte pagājusi, noņemam traukus un liekam uz līdzenas virsmas, lai varētu vizuāli apskatīt rezultātu. Izmantojot mērtrauku, nolasām visus sprauslu rādījumus un pierakstām piezīmēs. Nolasījuma precizitātei jābūt vismaz 2 cipariem aiz komata. Saskaitām visus rādījumus un summu izdalām ar sprauslu skaitu, iegūstot vidējo sprauslu caurplūdi. Novirze no jaunas sprauslas caurplūdes nedrīkst būt lielāka par +- 5%. Kad smidzinātājs pārbaudīts, varam sākt kalibrēšanu. Vispirms noteiksim patieso darba ātrumu. Nomērām 60 metrus un atzīmējam šo distanci ar mietiņiem. Kāpjam traktorā un nobraucam šo attālumu ar ātrumu, kādā braucam smidzinot. Vienlaicīgi arī uzņemot laiku. Izrēķinam braukšanas ātrumu. Zinot ātrumu un nepieciešamo izsmidzināšanas devu, izrēķinām nepieciešamo sprauslu caurplūdi. Zinot caurplūdi, no tabulām atrodam savām sprauslām atbilstošo spiedienu. Regulējot spiedienu, atceramies to darīt pie tādiem traktora motora apgriezieniem, ar kādiem braucām, mērot ātrumu. Mēram caurplūdu minūtes laikā un nolasām rādījumu. Ja caurplūde atbilst aprēķinātajai, viss kārtībā. Ja neatbilst, regulējam spiedienu, kamēr caurplūde ir 1,2 litri minūtē. Kalibrēšana paveikta un deva noregulēta. Atcerieties braukt tai pašā pārnesumā un ar tādiem pat motora apgriezieniem, kā mērījām ātrumu.